Šodien es dodos uz mežu varīt tēju, bet pirms tam es savācu smilšēkšķu, upeņu un kadiķu zariņus, kā arī mētras. Nu, lūk, mežs. Neviena cilvēka pēda, dzīvnieki tikai skraidījuši. Tāds pamatīgi piesnicis ceļš, meža ceļš. Kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, bet nu ieti viegli. Sniegs ir tāds ļoti irdens. Es paņēmu līdzi auto lāpstiņu, lai man vieglāk ir vietu iztīrīt. Nu, uz priekšu. Nu, lūk. Es domāju, ka es tepat kaut kur arī taisīšu to vietu. Nu tā, kā redzat, ar sausiem kokiem te man problēmas nebūs. Jāizvēlās tikai atbilstošs diametrs un jānozāģē. Nu rekā. Vai nav pasakains mežs? Vienkārši burvīgi. Nu labi, ja tā nopietni par mežu to īsti nosaukt nevar, jo tāds pārpurojies apgabals, viss ir ar sausiem kokiem. Bet nu iet vienkārši burvīga. Līdz sevišķi, kad piesnigusi. Tā. To varbūt arī jāņem. Koks ir stāvs, sauss. Es domāju, ka diametrs arī labs. Es domāju, ka būs labi. Labi. Tā. Šitiem kaut kur arī zāģējam. Droši vien, ka tā te arī zāģējam. Nu ko, gāžamies. Rekāds, mitrs ir jau īstenībā. Pamatīgi mitrs, varbūt augstāk būs sausāks. Bet mitrs tāpēc, ka šeit serde. Neredzējis viņu no otras puses. Te re, kur viss ir izpūvis. Neko, ņemsim bišķīt augstāk. Nozāģēs. Tā. Nu, paskatāmies. Šeit tagad. Te vajadzētu būt sausākam viņam. Nu. Mitrs. Joprojām mitrs. Egle. Labi. Nogāsts ir, te jau jāmēģina tikai būs kurināt. Labi, nu. Šitāds te es domāju, ka būs labi. Figārs bluķīšu. Un tāds man 3 vajag. To pirmo neņemšu.
Kur ņemšu šo te. Pēc idejas jau vairāk. Kāpēc gan nē? Kāpēc gan nē? Es domāju, ka es te paņēmu šo te. Te 1, 2 un 3. Jā, pēc idejas. Nu jā, jo vairāk ir uz galotņu, jo sausāks koks. Nu, tad te arī ņemšu nost. Nu, lūk. Tālūk. Trīs baļķīši. Nu, ceru, ka es viņus pirmkārt aizdedzināšu un ceru, ka man ar viņiem pietiks, lai uzvārītu tēju, jo tēju es grasos vārīt no šī te sniega, kas te apkārt ir. Man nav līdz ūdens. Un lai pilnu katliņu dabūtu ar sniega ūdeni, nu tad ir jānopūlās, tad vajag ļoti, ļoti daudz. Nu, laika vēl ir. Ejam taisīt ugunskuru. Kādu ugunskuru? Uguns vietu. Uguni dedzinam. Tā. Labi. Nu, lūk. 3 buķīšus tikko nozāģēju, manuprāt, no sausa koka. Bet patiesībā, nezinu, no augsta. Slapie var būt. Egla. Tagad es iekšējās malas drusku paņemšu nostīm. Kāds 3/4. Katram buķītiem, pēc tam likšu atkal kopā. Tā. Nu, jā. Kā redzat, zeme ir sasalus vienkārši ragā. Tā. 3 ir tādu uztaisīti, un tagad es tādu šķēpelītes vēl sataisu. Iesita cirvi tādas. Šādi te, lai ugunim ir kur aizķerties. Principā, var jau būt, ka pat vajadzēja tā te uz otru pusi, nevis uz augšu. Tā vajadzēja, jā. Jo uguns jau no lejas uz augšu iet. Tad jāprovē šitie vismaz tā. Tā te. Nu, lūk. Tā te. Labi. Tagad man vajag. Tagad jātaisa ir konstrukcija. Jātaisa ir konstrukcija un jāiet pēc iekura. Jā. Citi stiprina ar. Citi to apakšu tagad drusku ieroka zemē. Citi stiprina drāti. Citi ar šņori viņu stiprina. Citi vispār nestiprina. Bet es nostiprināšu ar šņori. Un es nedomāju, ka viņu vajag rakt zemē iekšā.
Jo galvenā ideja ir tomēr, lai ir tā vilkme viņam. Lūk, 3 šitā sataisīšu. Salikšu. Un te būs vilkme. Uguns teorētiski celsies augšā. Visam vajadzētu notikt. Labi. Tā te arī stiprinām. Lūk, šitā nostiprināja. Tagad atrodam nedaudz stabilāku vietu. Nu, un te vidū arī liekam. Vidū liekam zariņus, bērs tāsi, kaut ko sausu. Šīs te mans šķēpeles, kas te palika. Un kurinam. Labi, jāiet pēc tāsīm un iekura. Tā. Te man ir visādi iekuriņi. Nu, lūk. Jāsāk tagad ir kurināt. Nu, nevis kurināt, bet jāsāk ir tur likt viņam iekšā iekuru. Ko mēģinam dedzināt? Laikam kļūda bija tāda, un ir joprojām, ka es mēģināju dedzināt viņu uzreiz no apakšas. No apakšas dedzinu, augšā skābeklis nav, viņš dūmo. Viņam vajadzēja naukšs tā. Bet nu arī balti dūmi, un tur vēl mitrs ir viss. Bet nu mēģinām. Pagaidām man tāda indiešu dūms veids vien sanāk.
Lai kūst jau lēnām. Sniegu. Es domāju, ka tādas tev katliņas man vajadzēs kādus 30, lai varētu kaut ko normāli, kaut kā tēju normāli uzvārīt. Slapš koks laikam. Baigi dūmo. Visu laiku jāmet būs apakšā savus zariņu. Bet, nu, mēģinām. Lai kūst. Sniegs katliņā ir jau nedaudz pakusis. Vienam malkam tur varbūt arī bija. Jāliek tikai vēl klāt. Nu, vēl vienu lāpstu sniegu izkausēšu, un tad sākšu vārīt, es domāju, jo teorētiski jau kaut kāds litrs man tur ir, bet, nu, vēl vienu. Viss. Pietiks. Ja godīgi, tad bija domājis, ka būs trakāk ar to sniegu. Cik dzirdēju, nu kā dzirdēju, zināju, ka sniegā, protams, ļoti maz ir tas ūdens. Vēl jau vairāk tagad, kad tas pūkainais sniegs ir sasniedzis. Bet, nu, 3 tādi katliņi pieblīvēt ar kaudzīti. No, litrs, stabili litrs ar tīru ūdeni. Tikai jā, nu, koki. Koki. Tie man bija slapi, tāpēc nekūrās visu laiku, pa vidu jāmet. Bet bija labi tāpatās. Turpinam darboties. Teorētiski tagad var teikt, ka ugunskurs ir nostrādājis. Vilkme ir, karstums ir pamatīgs. Mani bluķīši arī ir jau sausi. Viss notiek. Var atstāt bez pieskatīšanas. Ugunskurs deg, viņš no iekšu zāra deg, katliņš stāv stabili. Nu, jāskatās, kad pirmie burbuļi sāksies, tad liksim jau klātīm mūsu zariņus. Nu ko? Lēnām jau sāk vārīties. Tad nu arī liksim klātīm tos zariņus. Tātad pirmie man aiziet aromātiskie upeņu zariņi. Oj. Tā. Tā. Tādi pumpurainie smilšēkšķu zariņi. Tā, vēl man ir upene vēl palikusi. Tā, tagad mētras piemetīsim. Nezinu, dzērvens, brūklens, zilens, melens. Nu labi, brūklens tas patiešām nav. Nu un beigās kādiķīti ar pārsogām.
tāda man te ragans virtuve būs sanākusi. Nu, lūk. Te ir vārījusies jau vairāk kā 5 minūtes. Ir ieguvis tādu vieglu zaļu nokrāsu. Eku parādīšu jums tuvāk. Šādi. Tā kā tāda piparmētra tēja neliela. Smaržo pēc upenēm. Kā garšos, to mēs tūlītās redzēsim. Ugunskurs deg joprojām. Kur pats viņš balstās no savas svara. Apakš tā kā ir vairāk izdegusi, augš turās kopā. Es domāju, ka ja būtu vēl kaut kas cepams, tad noteikti varētu uzcept olas vai šķiņķīts kāds. Nu, vienalga kas. Bet, nu, tā liekam kameru apkai. Skatāmies, kas mums ar to tēju te sanāca. Tā. Vajam. Jā, tāda viegli zaļa. Nu ritīgi, nu upeni ir ņēmusi virsū katrā ziņā. Nu, garša arī tāda izteiksmīga, nu tāda upenīga, pamatīgi. Nezinu. Nu garšīga. Te ļoti garšīga, silta, forša. Tā stipra varētu teikt, nu tā kā tāda piparmētra, tāda upenis, pamatīgi jūt upenis. Pārējo tur es nezinu, ja atsevišķu vārītu, tad zinātu, kā garšo tur smilšēršķa zāriņš vai gadiķa zārs. Es nezinu, kā viņi garšo, kad ir novārīts, bet nu man upenis sit pamatīgi. Bet garšīgi, patīkami. Ļoti garšīga tēja. Tālūk. Ugunskurs vēl degs. Es izdzeršu tēju, piekopšu un došos mājās. Ēst gribās. Jā, nu nākamreiz paņemšu droši vien arī kaut ko ēdamu līdzi. Bet tā jau. Pie pirmās reizes ir ok. Nākamreiz es domāju, ka es darīšu visu daudz savādāk. Pirmkārt jau ņemšu savu smalku. Sameklēšu savu smalku mežā. Un neņemšu egli, jo egli ir ļoti cieta. Nu, lai gan sveķaina. Nu redzēs. Kad būs mežā, tad jau arī skatīšos, kā es darīšu un ko es darīšu. Viss. Pietiek. Priekā.